Labdien visiem! Šeit būs mana parastā diena Amerikā, ASV, Oklahomā. Es ceļu no rīta, tagad ir 10, dažreiz 9, dažreiz 11. Šodien 10. esmu augšā. Iešu taisīt kafiju, ēst kaut ko. Oh, shit! Un šitie nav populāri Amerikā, bet, man ir jābūt, jo es dzeru, tēju, kā jūs tur Eiropā. Feeling peachy, saprotiet? Feeling peachy. I am a bitch. Davai, taisim kafiju šeit Amerikā. Karmeļu, vaņeļa, krējums. Starbucks. Kas te notiek? Kaut kāds mēslojums. Tur nav ūdens. Jahā! Man vajag kafiju no rīta šeit Amerikā. Arī Eiropā man vajag kafiju no rīta. Bet šeit man točno vajag, jo Amerikā mēs esam traki cilvēki, mums vajag vairāk kafiju, vairāk kokaīnu un tā, saprotiet. Man nav piens šorīt, un es negribu iet uz Walmartu, tā kā man būs jādzer melna kafija. I am a real American. Vai mums vajag iet ārā šorīt no rīta, jo es negribu būt iekšā mājās visu dienu. Un šodien ir sestdiena. Jāskatās, mums ir, kā sauc, papīrs, kurš ir vests uz tavu māju, un tad viņi lika iekšā kaut kādu kabotiņa. Bet tā, mana latviešu valoda smieklīgi strādā. Būs interesanti, es taisīšu šitādus videos, un jūs redzēsiet, kā es runāju, un kā sauc, nevis pagātnē, bet nākotnē būs spilgta. Bet ko, Džeki un meitenes, ko es daru? Kā ir Amerikā? Ko es domāju? Es biju Latvijā uz 9 mēnešiem, un es dabūju darbu tur, dabūju draudzeni, visu kaut ko. Aizgāju ar Reiku uz kā sauc latviski. Un vai eju uz Lietuvu. Es gāju uz Lietuvu ar Reiku, taisīju dziesmas, un bija jautri. Bet pēc tam, pēc daža laika, es saprotu tā, ka mani sapņi ir tikai iespējami šeit, Amerikā, šajā trakā vietā. Priekā. Garšīgi. Kad es biju Latvijā, kā es taisīju kafiju? Es taisīju viņu labāk, jo pie mana mammas mums bija aparāts, kurš, viņš paņēma kafijas pupiņas un tad taisīja kafiju. Bet, šis ir kapsulas, tā kā nav tik labi. Bet ir garšīgi. Starbucks. Tev ir tikai viena dzīve. Varbūt mana gramatika nav pareizi, bet jūs saprotiet, ko es saku. Tev ir tikai viena dzīve. Tev ir tikai viena iespēja. Mēs esam uz viena pasaulē. Mēs esam tikai viens. Tāpēc es daru, ko es daru. Jo daudzi cilvēki dzīvo šeit, kā šis ir filma, vai spēle, vai kaut ko citu. Bet nē, šis ir ļoti īsti, pārāk īsti. Kā es gribu paņemt un darīt kaut ko ar viņu. Tiešu daudzas vietas, es būšu citas pilsētas, es būšu ar vairākiem cilvēkiem. Vienkārši es gribu rādīt jūs latviešu cilvēki, kas šeit ir, ko jūs varbūt nezināt, ko jūs nesat redzējuši un tā. Un man ir jāattīstina savu latviešu valodu, un es gribu būt atpakaļ iekšā latviešu, tā kā, mazliet grupā, tā kā, jo es mīlu Latviju, es vienkārši neesmu tur.
Es esmu savā dzimtene valsts, kas ir ASV. Bet es daru šitas lietas nevis priekš amerikāņiem, priekš mana ģimene, priekš maniem draugiem. Nē, es daru šito. Es daru, ko es daru. Priekš visiem. Man šeit nav kebab house. Un man šeit nav šašliks, ko cept. Nu, vienkārši nav. Es varbūt varu pats taisīt un marinēt gaļu. Bet šeit Amerikā man labs šašliks, bro. Es atvēršu šašliku restorānu tikai priekš maniem. Nu, davai, es jums pateikšu, kas man patīk. Nu, jā, man patīk McDonald's, man patīk Burger King, man patīk Taco Bell, man patīk Brahms, Sonic, Chick-fil-A, Wendy's, Pizza Hut, Papa John's, the list goes on, and Olive Garden, and Texas Roadhouse, Outback Steakhouse, Golden Corral. I don't care about fancy food or anything like that. I like man vienalga, man patīk ēdiens, kurš ir garšīgs un nav pārāk dārgs. Es domāju, man būs jātaisa video Walmartā. Tas būs patīkami latviešu cilvēkiem, un es arī darīšos, iešu iekšā un vienkārši runāšu, rādīšu jums, kā ir un kādi produkti ir. Un tā. Jo es aizmiršu daudz, kas tur ir, jo es vienkārši te dzīvoju. Mēs tagad esam pēc pusē video jau. Tā kā es jums rādīšu manas īstās lietās. Es te Amerikā, man ir medicīniskā karte marihuanas, un es dabūju viņu pirms gada. Šeit ir mana pildspalviņu, tā sauc Benjamin. Nē, nu viņš garšo labi, un jā, jūtas labi. Es arī gribu tā kā taisīt šitās video. Kaņepes video, marihuanas video, medicīniskas marihuanas video, latviski priekš latviešu cilvēkiem, jo es esmu tāds cilvēks. I'm that guy. And fuck nicotine, honestly. Labi, man ir tikai daži pielieni kafijas, un es jums pateikšu pēdējās lietas. Es gribēju taisīt šo video, jo es neesmu taisījis video latviešu valodā ļoti ilgā laikā. Un man vienkārši ir jāiet tajā ritmā atkal, jo es vakardien domāju, man ir jātaisa latviešu video šodien. Bet arī es negribu visu dienu, man nav ko filmēt visu dienu, un man ir, bet arī man ir citas lietas, kas jādara. Es šito video taisīju 2 stundas laikā. Vēl nav 12 no rītā, un es viņu editošu un uploadošu priekš jums latviešiem, kuri ir vēl augšā. Bet man ir daudz idejas, ko mani draugi ir rakstījuši, un komentāros jūs varat rakstīt vairākus idejas, bet es te būšu. Es nevienmēr te būšu, bet man vienmēr būs iespēja te būt Amerikā un tā, tāpēc izmantojiet mani, kā jums vajag. Es esmu stulbs, bet ne pārāk stulbs, es esmu foršs, jautrs, enerģisks, amerikāņu latvietis. My name's Bart. Uz redzēšanos.